Pagriez, pagriez, pagriez uz abām pusēm galvu, par šo viņu mošanu mēs pelnījuši balvu. Jēkabpils sporta centra stadionā bērni no 17 izglītības iestādēm atklāja ikgadējos pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu sporta svētkus ar dzīvesprieku un deju. Šis pasākums ir sena tradīcija, kas sākās pirms vairāk nekā 20 gadiem un tiek atkārtots, radot prieku un sajūsmu ikvienam dalībniekam. Piedalās šodien no visa Jēkabpils novada pirmskolas izglītības iestādes un arī no skolām, kuras īsteno šo programmu. Kopā iznāca 476 bērni. Katru gadu bērniem tiek sagatavotas dažādas stafetes, ikreiz izdomājot jaunas un nebijušas aktivitātes. Mēs tiekamies, sporta skolotāji no visās pirmskolas izglītības iestādēm tiekamies un mēs vienojamies ar to inventāru, kas mums ir, ko mēs varam piedāvāt. Šogad sporta spēlēs komandas piedalījās 6 dažādās stafetēs, piemēram, bērni līda caur tuneli un lēca pāri šķēršļiem zirga mugurā. Šāda stafete pirmsskolas vecuma bērņu sporta spēlēs bija pirmo reizi. Tāpat bērni ripināja vārtos bumbu. Paši ķipari šo aktivitāti sauca vienkārši par futbolu. Kuras stafetes tev visvairāk patika? Patika futbols un ar zirgiem, cauri tuneļiem līsti. Man patika visu laiku futbols. Tu arī ikdienā futbolu spēlē? Es ikdienā braucu spēlēt futbolu ikdienās. Man patīk futbolu, man patika viss. Viss patika, ja? Jā. Ikdienā es sportoju basketbols un volejbols. Bērni darbojās ar prieku, jo varēja pavadīt laiku svaigā gaisā un baudīt laiku ar saviem draugiem. Katra komanda pasākuma noslēgumā saņēma dāvanas, jaunu futbola bumbu un citus katrai izglītības iestādē individuāli izvēlētus un noderīgus priekšmetus. Sandra Pēgļkalne, Katrīna Strode, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.